Rosijas Devils. Brīnišķīgi. Olofs Kolciks atgriezies hokejas lidās. Nav Treķaks arī? Nē, nav Treķaka. Lundqvists izskatās Zviedru vārds. Jā, noteikti. Katrā ziņā šie kungi var neuztraukties, ja arī kaut kas samisējas. Nu, tad droši kaut kas samisēsies, es būtu diezgan pārliecināts. Tur arī uz noteikumu pārkāpumu robežas darbojās Zviedru sportists. Viņš izvirzās 3. pozīcijā, strauji kārt uz augšu. Jā. Te laikam ir mazliet cits spēles noteikumi. Šeit jā, kanādiešu sportists izvirzās vadībā. Šeit jau arī zūda intriga, kāda bija sākumā, plecs pie pleces lidojot. Es domāju, ka šis kungs varētu jau pāragri svinēt uzvaru. Jā, Zviedru sportists ir saņēmies. Ne, tomēr nav saņēmies. Viņam labs uzrāviens izdevās. Es nešaubos, ka mēģinās vēlreiz. Baidos, ka viņš netiks līdz finišam. Tiks. Jā. Bet viens jau ir pazudis. Tikai atpakaļ, jā. Šeit jau arī jau kļūst nedaudz baisi redzot šos kritienus. Nu, jādomā, ka tas nav nejauši. Ka tieši kanādietis ir uzvarējis fināls lidojumā. Tas ir holandietis. Nu, tā arī izskatās. Nemāk ne hokeju spēlēt, ne slidot. Ne kalnā kāpt. Ne, viņš šķiet atsakās no turpinājuma. Bet viņam augstā 4. vieta arī nav slikti. Viņam palīdz. Viņš tomēr iekļūst finālā. Palīdzība no zāles laikam ir atļauta šajās sacensībās. Jā, sacensības varētu šoreiz ieilgt. Es baidos, ka man jābrīdina. Mums būs tiešraides pagarinājums, tāpēc, ka Nīderlandes sportists joprojām meklē ceļu uz finišu. Un man šķiet, ka viņš pat šajā trasē ir apmaldījies. Varbūt kāds varētu iedot karti. Sākumā viņš gan bija diezgan pārliecinošs, bija izvirzījies vadībā. Bet pēc tam, jā, kanādietis tomēr laikam jūta, ka ir ļoti spēcīgs un jau sāks vinēt. Šis bija skaists. Šis bija skaists. Zviedru vārds ar uzrāviens. Tāpēc tā trasa tur ik pa brīdim ir jālabo. Un atmuguriski arī bija skaisti. Tas tāds pavisam saguris. Moris atsakās finišēt. Varbūt mēs varētu palīdzēt. Moris. Pasaka. Jā, viņam dodās palīgi arī pārējie dalībnieki. Tātad vēl nav zināms labāko trīnieks, jo vēl jau taču jāfinišē visiem ir. Moris ir sasities, apvainojies, tomēr finišē. Jā, vēl savaino Zviedru sportistu, Lundqvistu. Lundqvists Svensons, ļoti rets viņam uzvārds no 2 vārdiem. Jā, Olofs Kolciks bija sākotnēji protokolā, bet acīm redzot palicis 5. Nemaz nepiedalījās šis pieredzējušais vārdsargs.